Viens no latviešu mākslinieku jaunās paudzes pārstāvjiem Kārlis Vītols savā jaunākajā izstādē rāda oriģinālu mūsdienu pasaules uzbūves modeli. Tā pamatā mākslīgās jaunības kults. Izstāde Sāga Botoks atklāta izstāžu zāles Arsenāls radošajā darbnīcā. Darbus novērtēja Andrejs Volmārs. Izstādes gleznu un komiksu sižeta pamatā Kārļa Vītola sacerēts mīts par jaunas Venēras dzimšanu un viņas sapni iemantot mūžīgo skaistumu, ko nolaupījis botoksa monstrs. Viņš mīt noburtā botoksa mežā. Mākslinieku saista formāli un sižetiski efekti. Ekspozīcija Sāga Botoks atspoguļo Kārļa Vītola refleksijas par rietumu pasaulē aktuālo un plaši apcerēto mākslīgā skaistuma fenomenu. To radījusi masu kultūra ar tās plaši propagandēto vērtību sistēmu. Plastiskā ķirurģija taču piedāvā brīnumainas pārvērtības, jaunu dzīvi. Tiek kultivēta it kā jaunība, kā vērtība pati par sevi, respektīvi, kad darbā ir, piemēram, elementārs piemērs, ka darbā meklē jaunu cilvēku, bet iekavās ar pieredzi. Ja? Un tāpatās ir arī to skaistumu, kad viņš laika gaitā visu laiku modificēs, un mūsdienās viņš tiek kultivēts kā tāda a priori vērtība pati par sevi. Balstoties uz akadēmisko tradīciju, Kārlis Vītols izvēlējies mitoloģisko žanru, taču seno kultūru teiksmainos dievus un pusdievus viņš pakļāvis laikmetu raksturojošām estētiskās uztveres modifikācijām. Interesantākais šeit noteikti ir tas, ka izstāde nesastāv tikai no viena veida mākslas darbiem. Blakus glezniecībai šajā izstādē ļoti svarīga loma ir arī grafikas darbiem. Darbiem, kas ir veidot žanrā, kas Latvijā ir ļoti skopi kopts. Tas tā maigi izsakoties, un tas ir komiks. Un izstādes nosaukums Sāga Botoks lielākā mērā ir kā reiz saistīta ar to naratīvu vai to stāstu, kas ir izklāstīts šajās 18 komiks lapās. Tā izskatās botoksa sagrāve. Andrejs Volmārs, Valters Blūms, Latvijas televīzija.